Labdien, cienījamie 12. klases audzēkņi! Jūs sveicināt ekonomikas skolotāja Irīna. Es gribu pastāstīt jums par to, kas gaidīt jūs šajā mācību gada ekonomikas priekšmeta kursa. Vispirms es gribu pastāstīt jums par sadaļā ievads. Kreisajā pusē jūs redzat pārbaudēs vēļas apguves kārtību. Šeit atrodas tematiskais plāns. Otrkārt, šeit jūs redzat pārbaudēs darbu vērtēšanas kritēriji un pārbaudēs darbu veidi. Arī jūs redzat mācību literatūras saraksts un papildu literatūras ekonomika un internet resurses saites. Labajā pusē jūs redzat kontakti un konsultācijas. Ar mani var sadarboties ar e-pastu, Skype un arī Open Meeting konsultācijas otrdien 10 līdz 11 rīta un piekdienas vakarā no 6 līdz 7. Arī mūsu skola ir klātnes konsultācijas. Mana priekšmetā klātnes konsultācijas ir vienā reize mēneši, varbūt 2-3 reizi, ja vajag, otrdienas no 1 līdz 2. Otrkārt, es gribu pastāstīt jums par tēmas. Pirmā semestrī jūs redzat, ka jūs gaidiet 2 lielas tēmas – nauda, banku sistēma un patērētāju rīcība ekonomika. Katra tēma ir temāti. Nauda, banku sistēma ir 2 daļas un arī ir temāti. Un patērētāju rīcība arī dalas uz 2 daļas. Otrā semestrī es piedāvāju arī 2 lielas tēmas – valsts loma ekonomikā, kur ir 3 daļas, un starptautiskas ekonomiskas attiecība ir 2 daļas. Un arī ir pēcpārbaudes darbs. Tas ir bloks tiem skolēniem, kuri nepaspēja veiksmīgi beidzot mācību gadu, un viņiem būs piedāvāt vēlreiz izpildīt pēcpārbaudes darbu mācību gada beigumā augustā. Tēmas struktūra. Jūs redzat, ka katra tēmas struktūra ir tāda tabula. Tabula ir sadaļas – tēma, nodarbība, pārbaude un punktu skaits. Lekcija pa tēmai atrodas šeit. Šo lekciju jums vajag izpildīt visas uzdevumus, un tad jūs par šo lekciju dabūjat atzīmi. Katra tēma ir nodarbības. Jūs redzat, ka nauda banka sistēma ir 3 nodarbības, un katrai nodarbībai ir pārbaudes veids. Šajā gadā jūs gaidiet online testi, uzdevumi praktiski, esējas, ekonomiskas esējas, un arī būs kontroldarbi. Un pēdējā jūs redzat punktu skaits procentiem. Katra daļa ir kopā 50%, 5, 10, 20, 5 kopā ir 50%. Par katru tēmu kopā ir 100%. Un otrā daļa – nauda banku sistēma. Arī tāpēc jūs redzat tabula lekciju, nodarbības, pārbaudes veidi un punktu skaits. Katra lielā tēma būs tēmas noslēguma darbs. Tas, piemēram, kontroldarbs. Tēmas noslēgumas darbs atrodas šeit. Mape atrodas šeit. Sadaļa pārbaudē. Tālāk. Treškārt es gribu pastāstīt par vērtēšanu. Kreisajā pusē mūsu saite
saite jūs redzat vērtējums. Un, ko mēs redzam, kā šeit ir pārbaudes darbus nosaukumus pēc sārakstā pirmā semestrī, un šeit jūs dabūjat maksimālu atzīmi. Šeit būs punkti. Un pēc tam par katru semestri būs gala vērtējums. Tāpēc arī būs otrā semestrī. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka šī mācību gads būs produktīvs un mēs kopā labi sadarbojamies. Visu labu!